Es esmu mediķis, un man ir arī Iecavā privāta prakse, tieši ārstnieciskā masāža un kosmētiķa prakse. Bet ikdienā es vēl daru, es vadu Latvijas Zemnieku federāciju. Tas nozīmē, ka es aktīvi cīnos par to, lai laukos saglabātos zemniecība kā tāda, lai laukos dzīvot cilvēki un lai lauki būtu Latvijā piepildīti. Es esmu organizācijas vadītāja, tad man ir tā kā jāizdomā, kas ir tas, kas ir interešu aizstāvībai. Un, protams, pats galvenais uzdevums ir skatīties, lai viss šīs Eiropa atbalsta naudas un valsts atbalsta naudas tiek sadalīts vienmērīgi visiem zemniekiem. Nevis kāda mazā grupa saņem vairāk un lielā grupa paliek atkal apdalīta. Tas man ir iedzimts, jo es kā sevi atceros. Man ir patikušas organizēt talkas, man ir paticis visiem palīdzēt. Un pirms 18 gadiem es arī Iecavā dibināju Iecavas sieviešu klubu Liepas, kur mēs joprojām esam 22 sievas, kas dara Iecavai labus darbus. Mēs katrs strādājam savā profesijā un katra savā ģimenē dzīvojam, bet nākam kopā, lai palīdzētu vēl kādam, atbalstītu kādu. Un tā es, kā Liepu vadītājs, man uzaicināja kļūt par Latvijas Zemnieku federācijas vadītāju. Un tagad es palīdzu visiem laukiem. Man kā parastam cilvēkam, es uzskatu, ir ļoti liels sasniegums, un mēs esam palīdzējuši man iniciatīvu, un, protams, meitenes ir atbalstījuši, mēs esam palīdzējuši 2 daudzbērnu mammām izdzīvot un izsisties dzīvē, un bērni jau tagad ir lieli un iet skolā un strādā, un mammas arī iet pa Iecavu un prieks redzēt, un šobrīd mēs arī palīdzam vienai meitenītei mūzikas skolā iet uz klavieru stundām un tā, un, protams, arī viss tas ikdienas darbs, ko mēs darām Zemkopības ministrijā, diskutējot tieši par nosacījumiem zemniekiem, par iespēju zemniekam, lai neapliek ar visiem slogiem, lai tas zemnieks var strādāt, lai nav tā, ka viņam ir tikai jāskatās visas instrukcijas, jāpilda visādi papīra darbi un nepaliek laika dzīvot. Jo mēs te steigā aizmirstam, ka mums katram ir uzlikt savus uzdevumus dzīvē un katram ir cits dzīves temps. Gandarījums ir katru dienu. Katrs paldies, ko cilvēki pasaka un tie padarītie darbi un izārstētie cilvēki. Gandarījumi ir ļoti daudz. Turpināt iesākto un ļoti, ļoti gribas redzēt, kad Latvijā katrs cilvēks ir vērtība, vai viņš ir maziņš, vai viņš ir liels, vai viņš daudz pelna vai maz pelna, bet katrs cilvēks ir vērtība, un kad to sapratīs viss, un arī valdība, tad gan būs liels gandarījums. Ikdienā es strādāju bērnudārzā mūsu mājas par remontu strādnieku. Taisu bērnu mēbeles, remontēju lietas, kas jāremontē, palīdzu audzinātājiem realizēt idejas, apkārtnēka. Tad es darbojos jauniešu centrā kopā. Tur arī šo to remontēju, taisu kosmētiskos remontus, tāpat kā bērnudārzā mūsu mājas. Mūsu braucienos tā ir ierasts, kad mēs iestādi savā starpā sadarbojamies, ejam viens otram palīgā. Un tā es arī nokļuvu jauniešu centrā. Tur tikko kā viņš radās, sākās, tur bija sliktāk stāvoklī tāps, uzaicināja man pēc padoma. Tad es sāku remontēt, līdz tas aizgāja, ka es sāku jau tur arī aktīvi darboties. Tad radās doma par koku automodeļiem. Tās telpas nav tik lielas, lai uzstādītu trasi. Un tā es pārgāju uz kultūras namu arī darboties. Jau bija 3. vieta. Tur pagrabā piešķīru garu koridoru, kur uztaisījām trasi. Paldies braucienu domai, kas iedeva līdzekļus trasē, un tā sākās pulciņš ripo auto. 8 gadus jau darbojos aktīvi. Ja man patīk skatīties, kā aiziet visi procesi, kā viss attīstās, kā mainās apkārtne, kad sāk darboties, kad iesaistās citi arī līdzi, paraujās uz aktīvām darbībām un jauniešu centru tur regulāri apmeklē kādi 29, 30 gandarījumi. Tas, kad nodod to prieku, ka cilvēkiem, kas līdzi darbojās, līdzi ņemās, ka viņiem patīk tas un kad viņi ir aizrauti ar to. Kad kļūst vairāk tiem, kas grib palīdzēt pilsētai.
Pat mēs putnu viesnīcu kopīgi taisījām ar 80 būrīšiem, un katram kaut kas patīk. Vienam patīk slīpēt, citam krāsot. Un tas, kad beigās redz visi rezultāti, kopīgi priecājās. Nākotnē plānots, ka tas ripo auto pulciņš, kur mēs tagad esam iemītinājušies bijušā kafejnīcā, ka tas pārvēršās par ģimeņu centru, kur atnāk visa ģimene, kad varbūt viens nopirkt groziņu, cits mašīnīt uztais, kāds apdedzina pildspalvu, kas ir uztaisīt no kārka. Un kad, tā teikt, kafejnīcas apmeklējums tikai citā formā.